Šorīt, klausoties podcastu, man iekrita frāze: mēs pat postā spējam justies kā mājās, ja vien izrotājam tur pietiekami daudz iemesliem, lai tur paliktu. Un es zinu, ka tā tas patiešām arī ir, jo pati savu būšanu nelaimīgai bija izdekorējis tik skaisti. Tikai tagad es saprotu, cik ārkārtīgi bija pierasts tā justies. Es uzcēlu veselu personību uz šīs upura lomas. Es meklēju vai citos un liktenī, un es teicu, tā vienkārši notiek. Ar mani tā vienkārši notiek. Tagad es tomēr zinu, var arī citādi. Es zinu, ka es varu izvēlēties. Un es neteikšu tev, kā vajag un kā ir pareizi. Un es arī neteikšu, ka mana recepte ir vienīgā īstā un ka tā ir perfekta un ka nekas cits tev nedos tādu mieru un brīvību. Es tikai dalīšos savās sajūtās un savās domās un tajā, ko mācos. Jo zinu, ka kādam tas var pavērt spraugu pelēkos mākoņos, iedot balsi pēc ilgas klusēšanas vai vienkārši ļaut sajust, ka neesi viens. Un man ar to pietiek.